Sveiki visiem! Jums vajag kādu radio vai tumbiņu, lai varētu uzskandināt šajā skaistā vasaras dienā? Vienīgi arī kā DeVolt fans. Reku tieši ir DeVolts radio DCR 027. Vienīgi es pastāstīšu, kāds viņam ir plus un mīnus, un vai viņš ir vērts pirkt. Rekur ir kasts smukais priekšpusē, rekur DeVolts rakstīts tur. Rekur Bluetooth tur ir kāds funkcijas, rekur radio, paglaudīšu bišķi, rekur ir Bluetooth atkal 300 metru attālumu no telefona var viņš aizsniegt, tas labi, rekur viens sāns, rekur ir aizmugur, viss tāpat, tur ir tā kā priekšpusē, otrais sāns arī tāpat, tā kā sānos, apakšējais tur nekas nav, tagad rekur augšējais. Un tur attaisot vaļā reku radio tur, kā var redzēt. Izņem sārā viņu. Višķi kameru piesīt ar radio. Reku tieši instrukcijas. Tur visādi. Un reku tieši ir 3 gadu garantijas DeVoltam tur. Un tur vēl cits. Tur instrukcija kaut kāda lapiņa. Ķeramies klāt tagad. Rekur ir DeVolts radio, kā jūs redzat priekš. O, rekur smuks tā kā bērniņas nes viņu tagad. Viņš pasmaks ir. Un viņam rekur kaut kādu plasmās roktur. Plasmās roktur tie ir kā krišana aizsardzībām. Ja viņš kaut ko nokrīt, viņu tikai saskārpē šito, kā to iekšpus. To plasmās viņu nesaskārpē. Tāda viņam ir. Reku priekšā. Tur ir restīt, tā kā. Un kas viņam ir aiz restēm tur? Viņam ir 2 spīkuļi. Spīkuļi tie, kas augstiem toņam dod. Kaut kāda balss un tā tālāk. Tur ir 2 subwūferi, tie mazie subwūferi, kaut kā tāda izmēra. Tas ir, ko basas dod, lai to zemos frekvences. Nu, tie spīkuļi ir augstie frekvences, tās subwūfers ir zemie frekvences, basas saucamie. Tur ir pa vidu ir gaiss 2. Tas, lai labāk skaņa tur būtu, gaisa tieši. Un, rekur, kaut kāda apakšā vēl ir. Tur ir rādīts simboliņš USB, AUX. Un tur kaut kāda, rekur, tā kā ķepiņi tur. Un viņu nolaiž uz leju, viņš attaisās. Un kas tur iekšā? Tur ir USB, tur ir AUX. Un tur ir kaut kāda kabata, kur gandrīz var ielikt roku iekšā. Nu, es nevaru ielikt iekšā, tāpēc, kā tur ir tā ķepiņa traucē. Un vienīgi tas ir priekš telefonu tur. Tā kabatiņa, lai varētu ielikt iekšā to telefonu. Un tur tas USB, tas ir lādētājs. Tu vari iespēlēt iekšā savu telefonu lādētāju. Nu, vadu tur iekšā tajā USB, un iespējas telefonā, un viņš lādēsies tā kā. Bet vienīgi tur vajag iespējas tur pie sienas tur vadu, vai arī ar akumulātoru, ko es to parādīšu. Un tur ir tas augs, lai skandinātu caur augs. Ko es parādīšu aizmuguri. Kur ir vats tieši. Pabiezs, ritīgi pabiezs vats. Tur var iesprāst sienā tur. Vai arī kaut kur ārā ieiet. Tur ir rekur antēna. Rekur es došu sveicienu. Šitam var rekur paņemt. O, tas ir ritīgais zāks. Diezgan pagājuši. Tas, lai labāk signālu dabūtu. O, reku nolaid.
Un vienīgi, reku, tur aizmugurē var bateriju ielikt. Vienīgi varbūt kāds iespējams prasīs, kādu bateriju var tā kā ielikt. Nu, var vienkārši devolt bateriju tā kā. Man ir 5 ampēri. Vēl arī var flexvolt. Var arī powerstack, vienīgi man powerstack tagad nav padokai tur. Bet nu tur saprati. Reku tur paņems flexvolt, ieliks iekšā. Reku. Vienīgi reku, kāda problēma ar to kā mazo man. Kad es iespēlžu iekšā to mazo, viņš pastinga tā kā turās, un tad grūti dabūt tāda. Ar to flexvolt viņš staigā reku tieši. Vienīgi man ir vieglāk dabūt tādā. Un iespēlst iekšā vieglāk. Tas, kas viņiem tā kā ir plusām ar flexvolt. Vienīgi arī ilgāk spēlējot mūziku. Vienīgi antēnai visu laiku jābūt augšā, ja tu ieliec bateriju iekšā. Jo tu nevari vienkārši ielikt iekšā bateriju, neizņemot ārā antēnu tieši. Ja tas traucē. Vienīgi, priekš ko var tas? Tas vats ir priekš, kā viņu var iespējas viņu spēlējot, bet viņu arī var kā lādētāji, priekš to bateriju. Vienīgi šis ir kā 3 ampēra lādētājs, tā kā tas radio. Vienīgi reku, šitas ir 4 ampēri, bet 3 ampēri arī ir labi. Nav tik slikti viņš. Var uzlādēt, normāli tur iespēžot to, lādē, un arī skandina viņu, normāli. Un kā tu zini, lai, vai viņš ir pilns vai viņš vēl nav gatavs, tad viņam augšpusē tur ir reku, tā kā, tur mirgojās, tā kā lampiņa, mirgošana, tā kā gaisa līnija, tā kā rādās. Kad tur viņš uz pusē jau, vai arī, ka vēl lādējās, viņam ir tur sakarsēšanām, tur, kā rādējusies. Un tur, kā pilnībā spīd, kā nedaustās, tad viņš deksnis atkam tur vēl. Tas ir lādēšanā. Un tagad ķersies klāt ar skandināšanu. Reku, šitai uzspiežot to pogu, reku, tur welcome to digital radio. Vienīgi viņš diezgan paskaļš. Vienīgi tur es dabūju rikrolu tieši. Vienīgi šis ir skaļumam regulēšanām. Vienīgi viņš diezgan paskaļš. Tā normāli priekš ārks tur skandinot. Piknikā kaut kur vai ko. Un vienīgi reku tur tieši ir enter seating displays. Uzspiežot tos, tur tā kā ir uzraksts, tā kā tieši. Vienīgi tur ir, tas ir kāds radiostacija, tas nosaukums, uzspiežot to reizi. Tur būs rakstīts, kāds ir, kas tas tāds ir tieši, vai tas ir rock mūzikas radio, vai tas ir runāšanas, vai citu mūzikas, hip-hops un citu ko, pop mūzika vēl tad. Tur rādīsies tieši, un uzspiežot 3. reizi, tad viņš apakaļ tur, viņam ir tur datumi tieši, kāds ir datums, cik ir pulkstens, kāds ir stacijas, un vai viņš ir stereo, viņu vada mono arī, bet stereo ir labāks. Viņi kaut kādi augšā tur ir cipariņi. Kas tie ir? Tie ir, kur ir radiostacijas, mainīšanām. Tie, kur ir labākie signāli ir. Vienīgi rekord, tur tieši, kur ir 2, tur ir 1, 2, tur ir 3, 4. Tie ir, kā uzspiežot vienreiz. Viņš to, es paņēmu 5, 6, viņš tagad 5 paņēmis. Bišķi klusāk paņemšu, jo es negribu autortiesības.
Tur, kad tur otrreiz spiežot, tur 6, jo pirms tam bija tur 5, un tad, ja grib to 6, tad 2 reizes jāspiež. Nu, man vajadzēja 2 reizes jau uzreiz. Un tagad viņš uz to 6 skan. Un tā normāli tur tieši. Un reku, tur ir mute rakstīts augšpus. Tur uzspiežot, viņš izslēdz skaņā. Tas ir tā kā ātrais, lai kaut ko tur uzspiežot atkal, viņš atgriež skaņu atpakaļ. Tur ir reku bultiņas. Tas ir tīšana. Šitam radio vienkārši tinās. Bet, nu, tad, ja tev ir šitie, tad tev gan izvai nevajag. Bet radio brīžam vajag. Tad ir rekur modi. Mods ir tur dažādi veidi, kāds viņam funkcijas. Šis ir FM, kas mūsdienās ir radio, tur skan. Uzspiežot modu. Rekur ir Bluetooth. Tu vari pievienot telefonu, tā kā, lai uzskandinātu. Vienīgi arī, lai ātrāk, piekļuvējam, tad Bluetooth, lai varētu uzskandināt uzreiz. Tad uzspiežot šito pogu, ja kādi FM ir vai kaut ko citu, uzspiežot, viņš uzreiz Bluetooth tā kā ieslēdz. Tas ir forši tā kā ātrais veids, lai telefonu pieslēgt. Tad vēl jebko mūziku uzskandināt savu telefonu. Uzspiežot atkal, tur ir auxiliary input. Tas ir, kur augsts vats, tas šaurais, kas, kā tur var skandināt savu telefonu arī, bet vadām. Bet, mūsdienās tā baigi neskandīt. Tad tur nākošais ir DAB. Tur ir DAB plus. Vienīgi man nav servis. Vienīgi es nezinu, kur var dabūt tādu DAB. Tas tā kā arī radio ir. Uzspiežot atkal modu. Atpakaļ uz FM. Radio skan. Bišķi klusāk. Nekas neizmainījās. Tur, reku tieši menu. Uzspiežot. Tur ir kaut kā dažādi veidi, tur parādās. Tur ir, pirmais ir autopreset. Tas ir, kur tas stacijas meklē, kurš ir labākais signāls. Tas ir šitiem tieši. Vienīgi, tad ir jābūt antēnā jau augšā. Un tas jau palaist uz augšas zars. Tur, lai noķert labāko signālu, kas tur, tādu. Patinot ar šito bultiņiem. Tur ir sound mode. Tas ir, kā uzspiežot enter, lai, aktivizēt. Vienīgi arī šitai var aktivizēt, to autopreset, ja vajag. Tas ir enter. Sound mode, tas ir kāds tur, auto stereo un mono. Vienīgi, tev nevajag mono, tas ir kā viena skaņa tikai, ka nav tie labais un kreisais, ka tur vienkārši viss kopā tur vienā tāds monoid. Un stereo tas ir kā atsevišķais. Tur labāk būt stereo. Un tur uzspiež enter, ja tev vajag to, vienīgi tur atpakaļ man aizsūties, tur uzspiežot modu. Netīšām uzspiežot modu. Uzspiežam menu bija, bultiņām, un tur ir sound EQ. Tas ir, kā tur ir bass un treble. Bass ir tie, cik basīgi vajag. Tur ir līdz +3, no -3 līdz +3. Tā. Tas ir basiem, un tad regulējotiem bultiņām, lai kādu tad vajag, uzspiežot enter. Tur ir treble, tas ir tie augstie toņi, tas spīkuļiem. Tad arī to pašu tā kā basam no -3 līdz +3.
un pa vidi ir 0 tā. Uzspiežot enter, kad ir noregulēts, kādu vajag, viņš atkal atpakaļ menu, paņems, tur ir clock and adjust. Tas ir pulksteņu mainīšanām tieši. Un tas tā kā tur viss, nē, šitais nespiedīšu. O, reko, tur parādās man atpakaļ tagad. Un ko tad vēl var tad? Šis, tur, reko, viņam šitajā pusē ir, kur tad pat iespraust kaut kāds instruments vai lampiņas tur var. Jāda. Tur tieši var iespraust iekšā Eiropas standarts. Tur, tā kā amerikāņi arī tur, bet, mēs esam Eiropā. Mums tādi ir. Tad šitai aizlūgadē. Un šitai uzrakstīts, neko Digital Plus. Tas ir tas DAB Plus, kas ir, ko nav mums DAB. Es nezinu. Un tas ir, principā, viss par to. Vienīgi, vai viņš ir labs tā kā? Viņš ir labs tā kā. Viņš kaut kur ir, vienīgi tur grūti atrast, cik vati tā kā viņam ir. Cik viņš skandina. Viņš kaut kur starp 40 un 30 vati, tā kā tie skaļruni tur skandināšanā. Tur nav tā aprakstīts, bet kaut kur bija tādi. Un vienīgi tā cena, viņam kaut kur 300 eiro apmēram tur. Tas ir skatoties, kurā tu atrod. Un tas ir diezgan padārgi tādi. Jo tur var nopirkt, ja tu vienkārši tikai tumbu, tad var nopirkt citu tā kā. Bet, vienīgi tev jāreiķinās tas, kā tur ir radio, Bluetooth, un tur ir kā lādētājs. Tur var, viņš kā lādētājs, viņam 3 amperi. 3 amperi ir labi, viņš var uzlādēt. Ne tik labi kā 4 amperi, bet, viņš lādēs, tā kā labi. Ar vadu, ko tu vēl gribētu? Vēl arī augsts vadu ielikt. Viņš uzsprauž lādētāju un visu ko. Tik mauc. Un tas ir viss par to radio. Ja jūs tā kā iespējams prasīsiet, kas tur man tur baltais tā kā tieši tāds palags lupatiņ. Tur ir paslēps tā kā. Vienīgi jūs iespējams redzēsiet tur kādā nākotnes video tur, par viņu es stāstīšu. Vienīgi, ja jūs negribat palaist garām par to, kas tur ir, tad uzspiežiet abonēt. Un, ja jūs negribat tieši palaist garām, kad ir tieši video jauns, tad uzspiežiet zvaniņu, lai nepalaist garām. Un, ja jums patīk tagad tas, ko es pastāstīju, tad like vai dislike. Un tas ir viss. Tas ir par DeWalt DCR 027 uz redzēšanos.